Mēs zinām no vēstures liecībām, ka vajadzību mudināti zemkopi ir gājuši tieši no arkla, veikt savas tautas dzīvē lielus darbus un tos godam veikuši. Man ir bijusi pārliecība, ka krietnam latviešu zemkopim var droši uzticēt jebkuru atbildīgu darbu. Par to es esmu pārliecinājies savā pieredzē. Drīz pēc Latgales atbrīvošanas no boļševiku varas Latvijas valdība uzdeva man nodibināt Malnavas lauksaimniecības vidusskolu. Skolai bija 2 uzdevumi – dot vidusskolas izglītību ar tiesībām iestāties augstskolā un dot vidējo lauksaimniecības izglītību ar mērķi sagatavoties praktiskam darbam lauksaimniecībā. Malnavas muižu es atradu nolaistu un pilnīgi tukšu. Nebija ne dzīvā, ne nedzīvā inventāra. Galvenajai ēkai nebija ne logu, ne durvju. Nožēlojams izskats bija kalpu mājā, kur tomēr mitinājās cilvēki. Siltumnīcas un lecektis dārzos bija izpostītas. Tur bija gājis katrs, kam patika, un pielācis visu, kas vien bija atrodams. Ar pirmo skolas darbinieku pašaizliedzīgajām pūlēm no Vidzemes muižām uz Malnavu tika atvesti lopi. Apkārtējie zemnieki ziedoja sēklu lauku apsēšanai, tika iekopti augļu un ogu dārzi, apkoptas siltumnīcas, sākta ēku atjaunošana un sagatavošana darbam. Pirmie uzņemšanas eksāmeni Malnavā tika noturēti 10. septembrī. Pieteikušies bija 46, bet uz eksāmenu ieradās 37 jaunieši. 1921. gada 10. oktobrī Malnavas lauksaimniecības vidusskolas svinīgā atklāšana. Šī skola un tās audzēkņi mācās to mākslu, kā vienas vārpas vietā var izaudzēt 2. Šī skola netieši novērsīs zemes trūkumu. Latgales vidējai skolai jāpaliek par iestādi, kura uzstāda kā galamērķi visaugstāko iespējamo lauksaimniecības kultūru. Lai visa Latgale prastu ražot ne 40 un 60 pudus labības, bet 120 un 180 pudus no desetīnas. Latgales skolai es gribētu minēt vēl 2 sevišķus uzdevumus. Tai jāsniedz audzēkņiem ne tikai mīlestība uz savu darbu, ne tikai mīlestība uz savu dzimteni, Latgali, bet jārada visstiprākās saites ar visu mūsu Latviju. Un otrais. Šai skolai un tās audzēkņiem uz pašas robežas jāpaliek par stipru aizsargsienu, pret kuru viegli sašķīstu visi ārējie iespaidi no austrumiem, ar kuriem gribam karot ne ar zobenu, bet iedvest cieņu un atsist katru uzbrukumu ar savu kultūru. Jaunās skolas uzdevumi tāpēc ir lieli, bet tie ir veicami. Apsveicu pirmos skolas audzēkņus. Jūs, mīļie bērni, esat apskaužami. Jūs ievedāt pirmo posmu savas skolas un visas Latgales lauksaimniecības kultūras vēsturē. No jums daudz kas atkarīgs. Kā nostādīsiet skolu un kāds būs skolas gars. Strādājot saskaņā ar audzinātājiem un vecākiem, jūs darbu ar sekmēm veiksit. Novēlu jums mīlēt savu darbu, savu dzimteni Latgali un visu mūsu Latviju. Cits viss radīsies pats no sevis. Pagodinos paziņot valdības un zemkopības ministra kunga uzdevumā Latgales vidējo lauksaimniecības skolu par atklātu. Skolai ir 4-gadīgs kurss. 1. klasē pieņemto vairāk par 20 audzēkņiem, zēnu un meiteņu. Mācības skolā ir par brīvu. Varbūt viens otrs nodomās, ka dēlus jau labi būtu sūtīt uz lauksaimniecības skolām, bet meitas jau var palikt mājās vai labāk sūtīt tās uz skolām pilsētās. Arī pret šādiem aizspriedumiem jākaro katram prātīgam cilvēkam. Malnavā pie Kārsavas nodibinātā Latgales lauksaimniecības vidusskolā tiek uzņemti gluži vienlīdzīgi kā zēni, tā meitenes. Neesiet vienpusīgi, nokratiet katru nepareizu aizspriedumu un dariet visu, ko spējat savas un visas zemes labklājības celšanas labā.
Lai gan oficiāli tolaik sieviešu tiesības neatšķīrās no vīriešu, sevišķi Latgalē, kas bija lauksaimniecības zeme, sievietes primārā loma bija mājas pavardu kūpšana un bērnu laišana pasaulē. Vēl jo vairāk, ņemot vērā faktu, ka pensijas Latvijā tika maksātas tikai valsts īrēģiem. Attiecīgi, pārējo valsts iedzīvotāju vecumdienu nodrošināšana bija tieši atkarīga no bērniem. Tānī rudenī Saules kalna dedzīgais aicinājums vēl nesasniedz dzirdīgas ausis. Skolā piesakās tikai 18 skolēnu, bet jau gadu vēlāk laikraksts Latvijas Vēstnesis vēstīja, ka Latgales lauksaimniecības skolā nodarbojas 26 zēni un 20 meitenes, pavisam 46 skolāni. No tiem 27 no Latgales un 19 no Vidzemes. – 1923. gada 15. novembra sēdē nolēma svinīgi atzīmēt Latvijas valsts 5 gadu pastāvēšanas dienu, un šajā dienā pirmo reizi skolu apgaismot ar elektrisko gaismu. Skolu grazno ar karogiem un mejām, nodibina audzēkņu pūtēju orķestri. Skolā vēl nav ūdensvada. Ūdens mazgāšanās vajadzībām jānes pašiem, un tam katru dienu tiek nozīmēti 6 skolāni, dežuranti. Laikrakstā Balss raksta: Malnavas skola. Tālu no kultūras centriem, varbūt pašā tumšākā valsts nomalē, 8 līdz 10 km no padomijas robežām atrodas mācību iestāde – Latgales lauksaimniecības vidusskola, kurā ar pilnu tiesību tiek dēvēta par Latgales gaismas pili. Skolas kurs 4-gadīgs un tā darbojas cauru gadu. Šogad skolu beidza 42 audzēkņi, bet pavisam 10 gadu pastāvēšanas laikā skolu beigušo skaits ir 227 cilvēki. No tiem 53,3% zēnu un 46,7% meiteņu. No Latgales skolu beiguši 129, no Vidzemes 76, no Zemgales 19 un no Kurzemes 3 skolēni. Viens absolvents pa visu skolas laiku izmaksājis valstī 1284 latus, vecākiem 398 latus, skolas saimniecībai 320 latus, kopā 2002 latus. Pie skolas pastāv un rosīgi darbojas skautu, gaidu un vanagu organizācijas, dabas mīļotāja pulciņš un skolānu kooperatīvs. Dailes sajūtas palīdz attīstīt skolas koris un orķestris. Dārza augļu racionālai izlietošanai ierīkota vīndarīteva, no kuras līdz šim izlaists 30 000 litru augļu vīna un 10 000 litru augļu sos. – 1934. gada naktī no 15. uz 16. maiņu Latvijā notiek Ulmaņa apvērsums un valsts iekārtas maiņa. Sakarā ar to skolas direktors saņem šādu lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka parakstītu rīkojumu. Šī gada 15. maija notikumiem mūsu valsts dzīvē ir liela vēsturiska nozīme, kura pienācīgi jānovērtē. Sevišķi no svara, lai par tiem skaidra izpratne būtu skolu jaunatnei, mūsu valsts un nākotnes dzīvajam pamatam. Sacīto ievērojot, uzdodam jums pēc šī ziņojuma saņemšanas sasaukt jūsu skolas darbiniekus un audzēkņus uz svinīgu kopēju sanāksmi, nolasīt tenī attiecīgu referātu, kurā jāizskaidro maija notikumu iemesli, nozīme un nākotnes izredzes. Izlaidama akts 1934. gadā notiek 20. jūnijā. Šī dienā ir sastādīta un nosūtīta šāda telegramma. Augsti godātajam ministru prezidentam Kārļa Ulmaņa kungam. Latgales lauksaimniecības vidusskola šodien, 20. jūnijā 1934. gadā, laiž tautā atjaunotā Latvijā savu 10. jubilejas izlaidumu. Ar 16. maija rītu jūs caur savu uzņēmīgo un varonīgo garu esat mūs padarījuši par patiesiem kungiem mūsu dzimtajā zemē, apvienojot mūs vienā tautā ar vienu kopēju valodu un kopēju sirdspukstienu. Mēs, audzinātāji, audzēkņi, absolventi un viesi, sirsnīgi sveicam jūs, noliecam savas galvas, lūgdami svēto māru, lai viņa jūs sargā un jūs mūžam stāvētu kā nesatricināma klints, kuru var tikai iznīcināt, bet ne pārveidot, rādot mums, ka katra pirmais un svētākais pienākums ir dzīvot savai tautai un valstī. Skolas saimes, absolventu un viesu vārdā direktors.
Jaunais Vorts 1936. gada 30. aprīlī ieteicis, kādās skolās sūtāmi pamatskolu beigušiem. Latvija ir lauksaimniecības zeme, un tāpēc mums ir vajadzīgi mācīti lauksaimnieki. Ja līdz šim valdīja ieskats, ka tas dēls vai meita, kas paliek sētā par saimnieku vai saimnieci, var iztikt arī bez izglītības, bet izglītība jādod tikai tiem, kas iet pasaulē, tad tagad šādiem aizspriedumiem nav un nevar būt vietas. Tieši nākošajiem saimniekiem vai saimniecēm ir nepieciešama izglītība lauksaimniecībā vai mājturībā. Izglītība Latvijā, sevišķi Latgalē tajos laikos, īstenībā nebija ļoti populāra. Lauksaimnieciem šķita, ka šo amatu var tikpat labi apgūt no saviem vecākiem, ka jādzīvo tā, kā dzīvojuši vectēvi. Mācīties vajadzēja veselus 4 gadus, pie tam tas nebija arī par velti. Mācību maksa, kas bija jāmaksā vecākiem, bija gandrīz 100 latu gadā, kas bija liela nauda. Visas dzīves pamatā ir cilvēks, un kādi būs cilvēki, tāds būs laikmets. Pedagogiem ir pienākums pirmajiem izprast jaunā laikmeta saturu un garu un jāprot ieaudzināt skolēnos tāds raksturs, kas būtu jaunā laikmeta cienīgs un vērtīgais dzīves cēlājs. Noteikti pārējos 5-gadīgu kursu, tādēļ izlaidumu nav. Jaunākās ziņas 1936. gada 12. oktobrī raksta. Tālajā Latgales stūrītī Malnavā vietējā lauksaimniecības vidusskola sestdien nosvinēja 15 gadu pastāvēšanas svētkus. Līdz šim 11 izlaidamos skolu absolvējuši 378 skolāni. Malnavas lauksaimniecības vidusskola ir ievērojams centrs Latgales garīgās un lauksaimnieciskās kultūras pacelšanai. Tā veic arī ievērojamu darbu tautas vienības stiprināšanai, jo pultina jaunatni nevien no Latgales, bet arī no visiem pārējiem Latvijas apgabaliem. Ideja par skolas karogu Malnavas lauksaimniecības vidusskolā acīmredzot zimusi 1938. gada nogalē. Par to liecina skolas pedagoģiskās konferences 1939. gada 10. februāra sēdes protokols numur 3, kur jau ir pieņemtas skolas karoga devīzes, un tās ir: Man jāvalda tēvu svēta, vajag gudra padomiņa. Tev, dzimtā zeme, mūsu sirdis, zināšanas un darbi. Ar zināšanām, darbu un mīlestību tēva sātu godā celsim. Bet karoga mūžs nebija garš. 1940. gadā padomju varai okupējot Latviju, skolas karogu līdz ar pārējiem jaunatnes organizāciju karogiem iznīcināja. Ir dažādas versijas. Viena, ka 1940. gadā uz rudens pusi no Kārsavas Malnavā ieradušies apmēram 20 aktīvisti ar sarkaniem karogiem ieviest skolā kārtību. Viņi aktu zālē izgriezuši no izledama bildēm Latvijas ģerboņus un ugunskrusta zīmes. Sagriezuši sīkās driskās arī skolas karogu. Ar Kārļa Ulmaņa valdības nomainīšanu izmaiņas notika arī Zemkopības ministrijas lauksaimniecības skolu nodaļas vadībā. Laikraksts Padomju Latvija 1940. gada 12. augusta rakstā pārmaiņas lauksaimniecības mācību iestādēs ziņo, ka pēc pašu lūguma atbrīvoti no darba vai visi lauksaimniecības skolu vadītāji. Viņa vidū arī Malnavas lauksaimniecības vidusskolas direktors Pēteris Sauleskalns. Tam sako jaunā lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka Šteina vēstule 1940. gada 15. augustā Pēterim Sauleskalnam. Sakarā ar jūsu aiziešanu no direktora amata uzdodu skolas un saimniecības pārzināšanu pagaidām izpildīt inspektoram Vīgantam. Malnavas piemērs pierāda, ka mūsu senču radītā dzīves ziņa un gudrība dod labākos un drošākos pamatus nākotnes dzīves celšanā. Tā rāda, ka uz laukiem var radīt un dzīvot pilnvērtīgu cilvēcīgu kultūras dzīvi. Katrs garām gājējs vai braucējs, skatoties uz Malnavu, saprata un jūta, ka Latvijas valsts ir devusi šo skolu. Tā bija kā bāka šī Krievijas pierobežas joslā. Te nostiprinājās valstiskā apziņa un veidojās pilsoņi jaunajai Latvijai. Pēteris Sauleskalns Meža fermā ASV 1952. gada 27. aprīlī. Mēs, 3 zēni, mani bērnības draugi, norunājām par mācību turpināšanu Malnavā.
Tolaik skolā strādāja skolotāji, kuri bija iegūši izglītību Latvijas brīvvalsts laikā. Tie bija īsti Latvijas patrioti. Pēckara gados viņiem bija grūti strādāt un mācīt audzēkņus jaunas komunistiskās ideoloģijas garā, kas viņiem un skolāniem nebija pieņemama. Tādēļ ar laiku gandrīz visi pēckara gadu skolotāji tika nomainīti kā neatbilstoši laikmeta garam. 1945. gada rudenī tika nomainīts arī skolas direktors Vilhelms Nagujs. Uz skolu par direktoru tiek atsūtīts ministrijas šoferis, bijušais sarkanās armijas virsnieks Popovs. Jau nākošajā dienā mēs, skolēni, izjutām jauno kārtību. Lai darbs kartupeļu novākšanā labāk veiktos un skolāniem būtu jautrāks garastāvoklis, uz lauka tika norīkots skolēns, muzikants Antons Keišs. Viņam bija jāspēlē uz harmonikām. Pārējiem skolāniem katram pa dienu bija jānorok 2 700 metrus garas kartupeļu vagas. Ar katru dienu skolā notika dažādas izmaiņas. Jāpiezīmē, ka pēckara gados Krievijā iedzīvotāji cieta lielu trūkumu un tie bariem plūda uz Latviju un pārējām Baltijas valstīm. Tā arī Malnavā. Kopgaldā vienas saimnieces vietā sāka strādāt 3, saimniecības kantorī 2 grāmatvežu vietā 5 darbinieki. Tā Malnavā saradās liekēži, kuri barojās un iedzīvojās no skolēnu darba augļiem. Viss tika izsaimniekots. Ir vācu okupācijas laiks, bet mēs pakojam somas un 1942. gada rudenī esam Malnavā. Sākums ir skaists, daudzsološs, ar noteiktu darba un skolas disciplīnas ritmu. Katru pirmdienu sākam ar rīta lūkšanu Kārsavas baznīcā. Mūsu zemē ir karš, un to mēs jūtam ik brīdi. Šis skaistais skolas sākums ir īss, jo vācu armijai ir vajadzīgas mūsu skolas telpas, un mums jāpūšas prom no mīļās Malnavas. 1943. gads. Rudenī mācības jau sākam prom no Malnavas, no Latgales, Pļaviņās. Jaunība ir bezbēdīga. Kara šausmas un grūtības panesam ar smaidu, draudzību un izpalīdzēšanu. Skola organizē palīdzības sniegšanu karavīriem. Uz slimnīcām un uz fronti sūtām vēstulītes, fotogrāfijas un paciņas ar dzīvei vajadzīgajiem sīkumiem. Vispilgtāk atmiņā palicis laiks, kad vajadzēja sagatavoties un aizbraukt uz Pļaviņām. Mana dzīvesvieta bija Viļakas pagastā. Lai varētu braukt pa dzelzceļu uz Pļaviņām, bija vajadzīga atļauja, ko izsniedza vācieši Pitalovā. Braucamā nekāda. Tēvam zirgu paņēma vācieši armijas vajadzībām. Mācīties tik ļoti gribējās, un lai arī kā, gāju uz Pitalovu kājām, lai dabūtu braukšanas atļauju. Sākums bija ar čību adīšanu, jo nebija ko aut kājās, pie tam tādu, ar ko viegli varētu šos 50 kilometrus noiet. Agrā rīta stundā tēvs ar petroliejas lukturi pārveda pār lielo valsts mežu līdz lielajam Pitalovas ceļam. Tālāk gāju viena, ik pa laikam paskatīdamās, vai manas diegu čības nepaliek cauras, jo kā gan iesi kabinetā pie lieliem vācu kungiem. Lai arī kā, galā tiku un vēru vaļā kabineta durvis, kur sēdēja pavacs druknus vācu kungs. Atļaujas rezolūcija tika uz mana lūguma uzlikta, un es kā spārnos devos gandrīz puskriešus uz mājām. Lai arī kā steidzos, tiku tikai līdz lielā meža malai, kad jau uznāca liela tumse. Palūdzu naktmājas vienā lauku mājā, un tikai otrā dienā tiku mājās, bet nu jau basām kājām. Manas čībiņas bija druskās noplīsušas. Mēs bijām visi vienādi, kā jau karalaika bērni, ar klikatām un čībām kājās, un ar lielu gribespēku mācīties. Otro kursu pabeidzām Pļaviņās. Šajā laikā fronte nāk atpakaļ, un 1944. gada rudenī atkal esam Malnavā. No sliktas gaismas un grūtiem apstākļiem man 4. kursa eksāmenu laikā sāk sāpēt acis. Jadviga Lele mani ved uz Daugavpili pie acu ārsta. Kļūst labāk. Paldies Vigai par to. Eksāmenam lauksaimniecības mašīnās teorētisko vielu meitenes man lasa priekšā. Pati lasīt nevaru. Eksāmenu nolieku. Aiz baltiem vārtiem bija skola, svētnīca, kuras skaistā rundāle no agra pavasara līdz rudenim slieka ziedu sagā. Pavasara atnākšana vienmēr tika atzīmēta ar maršu, ko spēlēja skolas orķestris. Visi valsts svētki tika atzīmēti ar svinīgo līniju parka cementa laukumā. Cik skaisti līnijā nostājās vanagi, vanadzes, gaidas un skauti, un visi tērpušies savos formas tērpos. 18. novembris – skaistākie svētki. Visapkārt rundālei speciālās māla bļodiņās vakarā dega zāģu skaidu maisījums ar petroleju.
Pēc tam audzēkņi ar degošām lāpām pa Liepu aleju devās gājienā uz brāļu kapiem. Ir 1945. gada 9. maijs. Uzvara. Šo brīdi mēs gaidījām 1418 dienas, un katrs to iztēlojās savādāk. Nu, esot Kārsavā, svinīgā svētku mītiņā, katrs to izjutām citādi. Redzu dažas mūsu meitenes. Magdalena Igaune, Veronika Kazacāne raud. Nē, tās nav prieka asaras. Igaunei 2 brāļi iesaukti vācu armijā, bez vēsts pazuduši. Mūsu klasē smieklu kamoliņš bija Veronika Kazacāne ar saviem naivajiem jociņiem un smiekliem, kura pat tiešām prata smaidīt caur asarām. Viņai bija jāprot, jo Veriņas 2 brāļi tajā laikā bija nacionālie partizāni, kas toreiz bija reāls spēks cīņā par brīvo Latviju. Bet vai Veriņa varēja nojaust, kāds sāpju un ciešanu ceļš viņu sagaida? 1949. gada 25. martā viņa tika izsūtīta uz Sibīriju. Malnavā iestājos 1944. gada rudenī. Atmiņā diena, kad izgāju caur baltajiem bārtiem, un pretī bija pussagruvusi skolas ēka, ko mēs saucām par gaismas pili. Nokļūstot šajā pilī, tevi apkamšs darbs un vēlreiz darbs, gan garīgais, gan smagais fiziskais darbs. Ar sevišķu nepacietību tika gaidīti deju vakari, kā mēs saucām bičkas, tas notika ēdnīcā, jo citas zāles mums nebija. Pēc vakariņām savāca galdus ēdnītes vienā stūrī, solis gar sienām un dejas varēja sākties. Ai, kā gribējās dejot, kaut gan bieži vien nebija piemērot apavu. Mēs meitenes dejojām ar tamborētām vai paššūtām čībiņām. Tas dejojot pa cementa grīdu, ātri vien noplīsa. Deju zālē mūs gaidīja glīti stalti puiši. Sevišķi izskatīgi un braši bija 2 zēni – Arvīts Kučieris un Antons Keišs, kuri patika daudzām meitenēm. Tomēr viņu skaistums neatbilda viņa morālai. Antonu pat izslēdza no skolas. Te veidojās gan pirmie mīles pārīši, gan arī greizsirdības scēnas. Te manā dzīvē parādījās mans mīļais Staņislavs. Daudz strādājām. Nedēļu garas dežūras govju kūtī, cūku kūtī, vasarā darbs pie zirgiem, virtuvē un tam līdzīgi. Vasaras brīvdienas 1 mēnesis. Pārējā laikā veicām visus lauksaimniecības darbus, sākot ar agru pavasari, beidzot ar vēlu rudeni. Ravēšana, pļaušana, grābšana, zārdošana, kūlīšu siešana, kulšana, kartupeļu rakšana – it visi lauku darbi. Vispatīkamāk bija strādāt dārzā, dārznietes Daugulas vadībā. Viena no tradīcijām bija katru lielāku darbu beigt ar rumulēšanos. Pavasarī govis pirmo reizi laižot ganos, pludoja visa skola. Ūdens šķīda visur, pat ēdnīcā pilnas bļodas bija ar ūdeni. Netika žēlots neviens. Skolotājs Čudars bija slimīgs, bet nesaudzēja arī viņu. Tik līdz viņš vēra skolas durvis, uz galvas viņam uzgāzās 2 spaiņi ūdens. Beidzamās siena gabanās Rītupes līčos vajadzēja obligāti izmērcēt skolotāju Leļevu. Viņš jau gudri izvairījās, bet no mūsu ielankuma viņam neizbēgt. Kad viņš redzēja, ka glābiņa nebūs, pats metās upē. Baltā cepure vien pa upi aiztaldēja. Un mums bija prieks un lieli smiekli, jo uzvarētāji bijām mēs, skolēni. Es visu laiku domājot par savu Malnavu, uzdodu sev jautājumu. Kas tie bija par spēkiem, kas palīdzēja mums kļūt par tādiem darba mīlošiem, centīgiem, godīgiem cilvēkiem, kādi mēs izveidojāmies? Ļoti dažādi attīstījās mūsu individualitātes, bet galvenais – skolā mūs iemācīja strādāt, nečīkstēt, ja kaut kā trūkst, atrast savu vietu un darbu dzīvē. Padomju laikā Latgale piedzīvoja strauju industrializāciju un urbanizāciju, pilsētvidē pārtopot no agrāra reģiona par rūpniecisku centru ar daudzām rūpnīcām. Ja līdz šim Latvijā pastāvēja vien 8 lauksaimniecības skolas, no kurām Malnava bija ar garāko apmācību kursu un skaitījās elitāra, attīstoties kolhoziem, sovhoziem un sovhoz tehnikumiem, šīs izglītības iestādes kļuva vienlīdzīgākas. Vienlaikus notika intensīva rusifikācija un latgaliešu kultūras un valodas apspiešana. Te jāpiemina Malnavas studentu darbība, kas turpināja izglītības iestādes vienmēr uz valstiskumu un neatkarību tendēto garu, sadarbojās ar mežabrāļiem, bet tie tika apspiesti un dalībnieki izsūtīti. Malnavas sovhoz tehnikuma audzēkņi pa to laiku turpina kopt kora un tautu deju kolektīvu tradīcijas, piedalās dziesmu un deju svētkos.
Kad pēc kara Malnavā atjaunojas mācības, skola iegūst jaunu nosaukumu – Malnavas lauksaimniecības tehnikums. Dzīve rit sarežģītos apstākļos. Tiek ieviestas padomju programmas un simboli, mainās direktori, tiek nomainīti skolotāji. Tomēr Malnavas gars neizdziest. Audzēkņi turpina strādāt pēc latviskā darba tikuma, otrprātīgi, čakli, bez čīkstēšanas. Tehnikumā varēja apgūt agronomijas, zootehnikas, grāmatvedības, elektriķu, automehaniķu programmas. Ikdiena bija piepildīta ar darbiem kūtīs un vagās, siena talkām, kartupeļu vākšanu un darbu augļu dārzā. Taču līdzās mācībām un smagam darbam ritēja arī aizraujoša kokmītņu ikdiena. Pēckara gados veidojas arī skolas metodiskais darbs. Tika izveidots pedagoģiskais kabinets kā vieta, kur krāt metodiskos materiālus, atmiņu liecības un skolas vēstures priekšmetus. 1962. gadā kabinets ieguva pirmo vietu Republikas skatē un tika izvirzīts uz Vissavienības izstādi Maskavā, kur saņēma bronzas medaļu. 1964. gadā tehnikumu pievieno Sovhozam Kārsava, un tas kļūst par Malnavas Sovhoz tehnikumu, viena no lielākajām mācību saimniecībām visā Padomju Savienībā. Tā rīcībā nonāk 11,926 hektāri zemes, no tiem 9,185 hektāri lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 80. gados Malnavā mācās 800 līdz 900 audzēkņu. Tostarp jaunieši no Baltkrievijas, Moldovas, Ukrainas un Plaskavas apgabala. Malnavas Sovhoz tehnikumā mācības tika cieši saistītas ar ražošanu. 1960. un 1970. gados notika strauja Sovhoz tehnikuma modernizācija. Uzcēla jaunu mācību korpusu un laboratorijas, izbūvēja jaunlopu un cūku kompleksus, braudu kaltes, noliktavas, asfaltētus ceļus un automatizētas dzirnavas. Šajā laikā Malnava kļuva par industriālu lauksaimniecības centru, kur teorija un prakse veidoja vienotu sistēmu. Malnavas Sovhoz tehnikumā šajā laikā profesionālā izglītība tika integrēta ražošanā. Izveidojās spēcīga mehanizācijas, agronomijas un lopkopības apmācību bāze. Tika radīta infrastruktūra, kāda nebija nevienai citai reģiona skolai. Audzēkņu skaits sasniedza PSRS mēroga apjomus. Malnava kļuva par reģiona ražošanas, profesionālās izglītības un kultūras centru. To sauca par giganta laiku, gan mācību apjoma, gan teritorijas, gan saimnieciskās darbības ziņā. Mocēties nebija viegli. Vajadzēja mocēties. Pasniedzēji mums bija pieredzējuši, prasīgi. Mums bija grāmatvedības pamati, tāds Čiževskis pasniedza. Es saku, tā ir jūsu maize. Kā te jūs nezinosit, kas ir debets, kas ir kredīts? Visi pasniedzēji centās kaut ko mums mīdot. Tas, ka mēs īsocam 25 meitiņas arī, izlaidums mums bija visam 25. Pīdzējumi daudz, sevišķi tie kartupeļu lauki, burkodu, sēpulu raviešana, bet tāds spilgtoks laikam mums bija ļoti laba audzinotoja. Gadu starpība starp mums nebija liela, ja mums pasniedza grāmatvedību un tik tiešām paša zinoša. Un mūs iemocēja tā, ka mūsu laikos 23. 27. jūnijas bija vienkoša dīna, bet mēs tak visas jaunis gribēja braukt svinēt joņus. 23. jūnijā mēs visas no kūpnītām aizbraucam uz tivokajam, tie, kur tivokmeitiņas dzīvoja. Logiski 24. mēs visas bijām atpakaļ uz mocībām. Lekcijas mums bija pie mūsu audzinotojas. Tā kā audzinotojas kabinets blakus mūsu auditorijai bija, ja iziet orā, mēs visas tūlīt sula guļam. Ja iet, tad saka, tā meitenis, stundētei beigsies, visas otri izkūpnītņam. Līdz stundu beigumu, lai jūs neviena nebūtu orā. Tā mēs aizgojam, visas kūpnītņos mierīgi noguļām. Mēs nebijām spējīgas mocēties, bet es tik tāds spilgts piemērs, ka te audzinotoja, ka mums tik bija saprūtūša. Tas laikam tāds, jā, tas bija porkopums, bet neviens laikam neizzinoja. Sākoties trešajai atmodai,
Arī Malnavas darbinieki, audzēkņi un pedagogi skaidri iestājas par neatkarības atjaunošanas ideju un intensīvi pievienojas Tautas frontes rindām. Malnavā tiek atkal svinīgi pacelts Latvijas karogs, vēl pirms oficiālās valsts neatkarības atgūšanas 1989. gadā. 1991. gadā malnavieši dodas uz barikādēm, kur līdz ar pārējo latviešu tautu stāv plecu pie pleca, sargājot brīvās Latvijas ideju. Neatkarības atgūšana Malnavā iezīmēja jaunu sākumu. Sabrokot sovhozu un kolhozu sistēmai, 1990. gadā skola tika pārdēvēta par Malnavas lauksaimniecības tehnikumu, bet 1991. gadā par valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikumu. Tas nebija tikai administratīvs lēmums, bet simbolisks sākums atgriešanās procesam pie Latvijas izglītības saknēm, vērtībām un darba kultūras, kas Malnavā vienmēr bijusi īpaša. Šajā laikā notika mācību programmu pārskatīšana, saimnieciskās darbības sakārtošana un pedagoģiskās pieejas modernizācija. Skolotāji un audzēkņi vienoti izjuta pārmaiņu laiku, iespēju brīvi attīstīties un atjaunot vēsturisko identitāti. Pēc neatkarības atgūšanas arī Malnava atdzima. Tehnikums atguva savu identitāti, attīstīja mācību programmas un 2003. gadā kļuva par Malnavas koledžu. Ar Eiropas Savienības projektu atbalstu tika modernizēta vide, pārveidojot skolu par mūsdienīgu profesionālās izglītības centru. 2003. gads pavēra sākumu augstākās izglītības ieviešanai. Skola kļuva par Malnavas koledžu. Tika ieviestas 2 jaunas studiju programmas – uzņēmējdarbība lauksaimniecībā un autotransports, modernāka mācību vide un ciešāka sadarbība ar nozaru uzņēmumiem. Eiropas Savienības atbalsts kļuva par galveno modernizācijas dzinējspēku, un šodien jau redzam Malnavas koledžu pavisam citā gaismā, ar spēcīgu, senu vēsturi un vērtībām, un tieksmi uz pilnveidošanos aizvien mainīgajā mūsdienu vidē. Mans stāsts ar Malnavas koledžu sākās 2016. gadā, kad uzsāku mācības programmā uzņēmējdarbība lauksaimniecībā. Šis periods manā dzīvē vērtējams kā ļoti pozitīvs. Galvenais, ko man deva Malnavas koledža, ir plašāks skatījums uz nozari, praktiskā domāšana un disciplīna. Manuprāt, Malnavas koledžai ir ļoti strateģiski svarīga nozīme, jo Latvijai un arī īpaši Latgales reģionam ir nepieciešami zinoši studenti, īpaši lauksaimniecības jomā, tehnisko zināšanu jomā un arī reģionālās attīstības jomā. Malnavas koledža viennozīmīgi šādu studentu spēj un arī sagatavo. Malnavā te ir ļoti labi mācīties, ļoti daudz praktiskā darba. Skolotāji ļoti atsaucīgi, ir ko darīt, var izmēģināt arī darboties jaunām tehnoloģijām. Es te baigi ilgi neesmu mācījies, bet laikam tas, ko es vislabāk atceros pirmajā kursā, 4. kursā audzēkņi braukāja ar traktoriem. Viņi taisīja durvis ciet un izsita logu ārā traktoram. Pieredze ļoti laba. Es arī ar šito nodarbojos mājās, skrūvēju mašīnas. Šeit arī skolotāji izstāsta daudz ko labu un interesantu. Strādājam arī ar programmām visādām, mašīnos skatāmies, tur visas smadzenes, visu. Ar jaunākām tehnoloģijām strādājam. Sāk, tu esi viena pati džeku kursā? Jā. Ok. Es nezinu, varbūt tad, kad es atnācu uz šejieni, bija tāds kā maziņš, kā to nosaukt, pārsteigums un tā, jo, zinu, esmu tā kā vienīgā tā meitene un tā. Viss pārgāja un esmu pieradusi un jā, tas tā kā no sākuma bija tāds mazliet lielākais, kam bija jāpārkāpj pāri, bet jā, tas labi. Es dotajā mirklī esmu praksē un es esmu priecīgs šeit atgriezties vispār. Man šie 4 gadi pagāja ļoti ātri un interesanti. Vispār diezgan daudz es uzzināju jaunu par ko. Visu ko par lauksaimniecību, par mehanizāciju, pašu par tehniku. Pašam man pieredze arī ar visu to ir, bet es sevi pilnveidoju vairāk šeit mācoties, un es to nekurā mirklī nenožēloju. Nesen bijām uz barikādēm, aizbraukuši uz zemkopības ministriju. Tur mūs iepazīstināja ar tehniku, kura tika lietota šajās barikādēs, un vispār to pašu procesu, kas notika. Šīs brauciens man tiešām palika atmiņā, tāpēc, ka tā ir, nevienmēr mēs kaut kur aizbraucam, bet ja mēs aizbraucam, tad mēs braucam kaut kur, kur ir tiešām interesanti. Malnavā mums ir tikai pa kolnim. Ir kaut kas labāks, kaut kas švakoks.
profesionālais pienesums noteikti ir. Daudz strādājam ar jaunām tehnoloģijām, kuras sātā man nav. Tā kā apgūstam jaunas prasmes, kas dzīvē noderēs. Lauksaimnieki būs vajadzīgi vienmēr. Tas ir neizbēgams tāds fakts kā rezultāts. Vienmēr vajadzēs lauksaimniekus. Tos vēl izvēlējos, interesēja, teiksim tā. Nebija daži domājis agrāk, ka nodarbošos ar to, bet ieinteresēja ar laiku tāvs. Un pats ieinteresējos vairāk, tā arī paliktumās vairāk. Īstenībā mācīties Malnavā ir viens prieks. Tas ir, iesaku katram iet te, ja pat nezini, kur iet, labāk iet te, jo tiešām ir tāda draudzīga un ģimenes sajūtas, tā kā vide, tā kā viens otru pazīst, tāda forša kontaktā. Tas ir to vērts nākt uz šejieni un mācīties Malnavā.